Aizvadītās trešdienas vakarā valsts policija, ierodoties Robežielā Valmierā, atrada 2 cilvēku līķus ar šautām brūcēm. Mirušie bija 39 gadus veca sieviete un 59 gadus vecs vīrietis. Lai noteiktu precīzu nāves tēloni, policija nozīmēja tiesu medicīnas ekspertīzi, kuras rezultāti tiks saņemti tuvākajās dienās. Šobrīd viss liecina par to, ka vīrietis ir sākotnēji nāvīgi ievainojis sievieti ar ieroci un pēc tam pats nošāvies. Policija šobrīd nedz apstiprina, nedz noliedz izskanējušās baumas, ka slepkavība un vēlāk arī pašnāvība notikusi nelaimīgas mīlestības dēļ. Tāpat laikā policija apstiprina faktu, ka vīrietis savulaik ir bijis saistīts ar darbu valsts policijā. Šim te vīrietim ir ļoti maza saistība ar valsts policiju, ar darbu valsts policijā, jo viņš ir strādājis 90. gados, jā. Tie ir bijuši daži gadi, pēc kā viņš arī ir no dienesta aizgājis. Notikuma vietā izņemtais ierocis ir piederējis pašnāvību izdarījušam vīrietim, un viņš to ir glabājis saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.